šodien, 15. decembrī, Ropažu novada domē, tika iesniegti 160 Ropažu novada iedzīvotāju paraksti, kolektīvais iesniegums bēgļu izmitināšanas sakarā. Likums nosaka, ka maksimums mēneša laikā pašvaldībai jādod atbildi. Paldies. Sveiks, Māri! Sveiks! Pastāst lūdzu, kāpēc tikai tagad no muciniekiem, Ropažu novadā, tikai tagad decembra vidū mēs iesniedzam iesniegumu Ropažu novada domē. Kāds tur iemesls, kāpēc tik vēl? Principā oktobra vidū jau mēs bijām šeit un iedām vietējiem iedzīvotājiem blankas, parakstu vākšanai un viss, kas nepieciešams, lai vākt parakstus un lai varētu tautu šo jautājumu lemt uz vietas. Bet šī iniciatīva tika atdota citiem cilvēkiem, mums nezinot. Un šie citi cilvēki norganizēja šeit vienkārši sapulcs, kur patiešām ieradās būzaicināts Straujumi, bet ieradās iekšļietu ministrs Kazlovskis. Un principā šī sapulcs attiecībā uz bēgļiem nekādu nerisinājumu, neiedzīvotāju kaut kādu lēmumu nepieņēma. Vienkārši bija tāda tikšanās, varētu teikt, vajag nolēšana.